Sabiedrība ir šokēta par ātrās palīdzības attieksmi teikā. Pūpolsvētdienā viena sieviete paslīdēja un nokrita pagrabā. Tuvinieki izsauca ātro palīdzību. Dispečers teica, izsaukums var sanākt par maksu 90 eiro un vispār ātrās palīdzības mašīna var ierasties tikai 2 stundu laikā. Sabiedrība nonāk īpatnējos apstākļos. Ja sekot tam, ko vienmēr iesaka, ja ir savainot muguru, guliet, nekustieties, sauciet ātro palīdzību. No otras puses, cilvēks riskē ar to, ka viņš it kā būs nepamatot izsauc ātro palīdzību un viņam tas draudēs ar faktiski naudas sodu. Šeit ir vienkārši saputrots prioritātes. Skaidrs, ka ir cilvēki, kuri izmanto iespēju izsaukt ātro palīdzību absolūti nepamatot. Un tādos gadījumos ir jārīkojas un jāpiemēro tā saucamie sodi jeb maksas izsaukuma princips. Pamatgadījumos tā ir prioritāte, kādā veidā valsts pasaka, ka nav nekas Latvijā svarīgāks par cilvēku.